Seksuālā izglītība jautājumi un atbildes metodiskais līdzeklis ar video materiāliem. Kādam varētu šķist, kas tad tur tāds bija vai ko jūs panācāt? Tikko burtiski šajās dienās iznāca mana 16. grāmata. Nākamajā dienā materiāli tiek izņemti ārā. Tie ir pazuduši, to vairs nav. Jāsaka tā, šī komisija nevēlējās aicināt nevienu no šīm personām. Jo šobrīd tāda opozīcija, kāda ir Saeimā, nav bijusi vēl nekad. Vai tiešām izglītības ministrs neko par to nezina? Tad Igaunijā tas notika bez liekas viņa raustīšanas, bez uzņēmuma izbradāšanas. Mēs cīnāmies par tautas un valsts pamatvērtību. Man rokās ir, es pat teiktu, vēsturiski materiāli. Varbūt kāds atpazīs šos materiālus, es nolasīšu. Seksuālā izglītība jautājumi un atbildes metodiskais līdzeklis ar video materiāliem. Paceliet uz rokas, cik redzēju šos te video materiālus, kas vispār zina, par ko ir runa skolās. Paldies! Bet jūs nezināt varbūt gluži tās aizkulises, kas notika ar visu šo te materiālu publiskošanu. Tā bija pirmā jau septembra nedēļa bija pagājusi. Jūs visi zinat, kā tas ir palaist atkal bērnu skolā. 1. septembra nedēļa, vecāki var izelpot, ja? Bet kas notika? Brīvdienās es saņēmu ziņu, ka it kā kaut kur klīstot šādi materiāli, kur bērniem skolās taisās pasniegt, ka puika nav puika, meitene nav meitene, ka viņi var izvēlēties savu dzimumu. Es sāku meklēt. Es visu dienu meklēju, bet neko nevarēju atrast Izglītības zinātnes ministrijas mājaslapā, jo viņi bija ļoti labi paslēpti. Bet paldies Mārim, viņam lieliski izdodās atrast visu un visus, kurš atrada šos te materiālus. Protams, ka pirmais, ko es izdarīju, izprintēju ārā vairākus eksemplārus, lai man tie ir, jo es saprotu, kādas internetā ir iespējas izņemt ārā. Un es to publiskoju. Tā bija pirmdiena. To ieraudzīja simtiem tūkstoši Latvijas cilvēku, bet ne pateicoties tam mana vienam ierakstam. Pateicoties tam, ka to manu ierakstu ieraudzīja vēl vairāki cilvēki. Latvijas sabiedrībā pazīstami cilvēki, tas pats jauniešu un bērnu psihoterapeits Nils Saks Konstantīnos, arī viņš to pēc tam bija nopublicējis. Mūsu biedri partijas deputāti to bija arī nopublicējuši. Un vienas dienas laikā šī ziņa, šie materiāli aplidoja visu Latviju. Kas notika tālāk? Nākamajā dienā materiāli tiek izņemti ārā. Tie ir pazuduši, to vairs nav. Vēl pēc nākamās dienas, tā ir 3. diena, Izglītības zinātnes ministre Anda Čakša nāk ar paziņojumu Twitterī, ka tā ir bijis tāda ļoti slikta pavirša pārvaldība, ka tā tas nebija domāts, tā tam nebija jābūt, bet tad, kad viņi bija pagājušā nedēļa pie mums frakcijā, mēs atkal uzdevām viņiem šos jautājumus. Viņi atkal apstiprināja, ka jā, tas nebija tā domāts, bet iedomājieties, kā tas ir. Jūs taisat projektu, jums ir cilvēki, jānoalgo aktieri, kas ierunā šādu te video materiālu. Jums ir jārada šis materiāls, tam taču ir vajadzīgs finansējums, kurš tad beigās dod to zaļo gaismu šādam finansējumam. Vai tiešām izglītības ministrs neko par to nezina? Tad, kā es jau teicu, šie materiāli varētu teikt, ka ir vēsture, bet mēs neesam pasargāti, ka tas var atkārtoties, ja mēs neko nemainīsim šajā situācijā. Un tas, ko es vēlos pateikt, ir jums liels paldies vispār, ka jūs iesaistaties. Jūs dalaties ar šo informāciju. Jūs neesat vienaldzīgi, jūs pārsūtat, šērojat, komentējat, un tikai tā Latvija vispār uzzina, kas notiek pat ar kaut kādiem slepeniem, nosauksim to par slepeniem dokumentiem, kas dīvainā kārtā vispār tomēr izrāvās uz āru. Tādēļ, tas, ko es gribu pateikt, ka esot opozīcijā, nevienmēr mēs varam kaut ko varbūt arī mainīt no Saeimas tribīnes.
vai kaut kādas lielas lēmumus pieņemot, vai mūs uzklausa vai neuzklausa, bet mēs varam arī mainīt. Tieši pateicoties katram no jums, ar katra jūsu iesaisti, tiem pašiem sociālajiem tīkliem, šādu būtisku jautājumu par mūsu bērniem. Tā ir mūsu ne tikai nākotne, es gribētu teikt, tā ir mūsu tagadne, jo tagad, šodien tas viss notiek. Un ja mēs to kopā neapturēsim, tad, diemžēl mēs nevarēsim dot mūsu bērniem to labāko, ko mēs vēlamies. Es domāju, ka visi ar mani ir vienisprātis, ka mūsu bērni mums ir ļoti svarīgi, un mans uzdevums, par ko man arī ļoti sāp sirds, ir aizsargāt šos mazos bērnus, lai viņi augtu patiesās vērtībās un būtu laimīgi un mīloši. Paldies! Kā nākamais runātājs nāk Karīna Plaude, gatavojas Māris Ruks, lūdzu. Kristaps jau pirmīt iezīmēja tādu lietu kā parlamentāro izmeklēšanas komisiju. Un man jāsaka tā, ka tas ir 3. maģistra darbs manā mūžā. Tikai atšķirībā no iepriekšējiem 2, šoreiz man bija tāds darba vadītājs, kuram ir profesionālā, politiskā un personiskā pieredze. Un paldies, Vīli, tev par šo pieredzi un par uzticēšanos. Kādam varētu šķist, kas tad tur tāds bija vai ko jūs panācāt? Un lai arī jāsaka tā, ka no pirmās dienas puse komisijas locekļu reāli lika šķēršļus darbam, jo tāds bija viņu mērķis, tomēr ledus ir sakustējies. Un kā jau arī tika atzīmēts, tad nācies ir atzīt arī Latvijas Bankas prezidentam to, ka ir kredītiestādes, uzraugošās institūcijas pārcentušās šajā jautājumā. Kapitālais remonts Latviju faktiski ievedz tādā kā otrā grāvī. Grāvī, kuru Latvija ir uzņēmēja darbībai ļoti nepievilcīga vide. Un, teiksim, tās labās lietas, kas bija tā kā mērķis šai te komisijai, viens no arī mērķi ne tikai noskaidrot kapitālā remonta sekas, bet kas arī pie tā ir vainīgs. Un jāsaka tā, šī te komisija nevēlējās aicināt nevienu no šīm personām, kura būtu vainojama, nevēlējās, lai tiktu uzdoti neērti jautājumi iepriekšējai FID vadītājai Znotiņai, nevēlējās, lai tiktu iztaujāti Aizkrautnes bankas vadība par pašlikvidāciju, netiktu iztaujās Gusieļņikovs, kas tad tās bija par visdārgākajām juridiskajām konsultācijām Latvijas vēsturē Juraša ģimenei. Un tās lietas, ko arī nevēlējās pieļaut daļa no šīs te komisijas, lai daudziem šīm te noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas subjektiem atvieglotu dzīvi. Daudziem no viņiem ir šīs te uzraugošās institūcijas, kas uzrauga šo jomu, bauda pat 3 dažādas, kas arī tika norādīts komisijā par to, ka mums ir nenormāla šo te funkciju pārklāšanās, ka ir laiks veikt reformas, ka ir laiks skatīties uz valsts pārvaldi, kā viņa varētu būt efektīvāka. Un par nožēlu tiešām mums ir valsts pārvalde, kura ir uzpūsta, neefektīva, dārga un aroganta. Un šī valsts pārvalde gadiem ievēl vienotību. Vienotība sargā šo uzpūsto pārvaldi, jo tie ir viņas vēlētāji. Un plus šī ierēģņu armija dancina arī tai skaitā valdību. Un vai kaut ko var darīt? Jā, var darīt. Ir jāatlaiž Saima. Vēlētājiem ir jāievēl tāda Saima, kura beidzot saskatītu šīs te uzpūstās valsts pārvaldes problēmas, veiktu attiecīgas reformas, izmainītu kaut ko. Un es bieži pieminu Igauniju kā piemēru. Jā, tā ir valsts, kur ar e-rezidenci tu vari vieglāk atvērt uzņēmumu, atvērt bankas kontu, kur valsts ieņem dienestis tavs draugs un palīgs. Un tie nav tikai tādi vārdi. Mans klients piedzīvoja audītu Igaunijā un
Ziniet, ja Latvijā dažiem klientiem tas velkās gadiem, tad Igaunijā tas notika bez liekas viņa raustīšanas, bez uzņēmuma izbradāšanas, bez dažādām sankcijām 2 mēnešu laikā. Viņš pat nepamanīja, ka viņam audits ir bijis. Kā mēs to uzzinājām? Atnāca anketa, kurā pēc audita beigām tika pateikts paldies par to, ka sadarbojāties ar nodokļu administrāciju un lūgts aizpildīt anketu un atbildot uz šādiem jautājumiem. Vai auditors izskaidroja pārbaudas mērķi? Vai kādam Latvijas uzņēmumam auditors kādreiz izskaidro mērķi? Mērķi tikai viens – atrast visu slikto un iznīcināt. Nākamais jautājums. Vai auditors izskaidroja, kādu informāciju vēlas saņemt un kādēļ viņam tā ir nepieciešama? Vai auditors ņēma vērā visu jūsu sniegto informāciju? Latvijā pat tad, ja tu sniedz visu informāciju, viņa nevienmēr parādās audita pārskatā. Vai audita laikā auditors nodrošināja pietiekamu atgriezenisko saiti? Tātad fantastika, jo tikko es piedzīvoju Latvijā auditu, kurš vilkās 2,5 gadus, un Latvijas uzņēmējs, liels un cienījams, auditoru ieraudzīja tikai sākuma sarunā, un tad jau šajā te nobeigumā. Vai auditors bija laipns, uzmanīgs un gatavs sniegt palīdzību? Vai kāds var iedomāties, ka Latvijā auditors sniegtu kādam palīdzību? Un visbeidzot, vai auditors bija pieklājīgs? Tā kā šāda kaimiņu valsts un šāda dažāda attieksme. Un uz daudzām šīm lietām Vilis norādīja arī parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā. Un es tiešām ticu, ka Latviju var izveidot par valsti, kurā attieksme pret uzņēmējiem un iedzīvotājiem būtu vismaz kā Igaunijā, ja pat ne vēl labāka. Tā kā, draugi, paldies, ir jāatlaiž Saeima, jo Latvija ir pirmajā vietā. Kā nākamais runātājs nāk Māris Ruks, gatavojas Māris Mežals. Draugi, es gribētu jūs visus uzrunāt par draugiem, jo kā Ainārs tikko pieminēja pirms pāris runām, kā cilvēki nāk klāt mums un tiešām pasaka paldies. Un vakar bija gadījums man pie lielveikala. Es eju un aizmugurs es dzirdu balsi. Māri, drīkst jums paspiest roku? Es paskatos, pilnīgi nepazīstam cilvēku divi. Ap 30-35 gadu veci. Un viņi saka, paldies par to, ko jūs darāt. Un viņi saka, paldies par jums visiem par to, ko jūs darāt. Paldies Aināram, paldies visiem, kas ir šeit zālē, dombiedriem, cīņu biedriem. Šie cilvēki tiešām ir pateicīgi, jo viņi redz, ka patiesībā vienīgais spēks šobrīd politiskais, kas aizstāv viņu intereses, kas cīnās šajā te melu, nodevības un tādā arogances laikā, ir partija Latvija pirmajā vietā. Un viņi to ir pamanījuši, un viņi to redz, un viņi zina. Un tas ir tas būtiskākais, kā tas mums ir, un ka patiesībā ļoti liela tautas daļa ir kopā ar mums. Un jā, kā Ainārs teica, tikko burtiski šajās dienās iznāca mana 16. grāmata. Un nosaukums ir Melnās Saeimas spīlēs. Tauta, paldies! Tauta ir spīlēs šobrīd, bet mēs no tām spīlēm varam izrauties, jo šobrīd tāda opozīcija, kāda ir Saeimā, nav bijusi vēl nekad. Tiešām šāda opozīcija. Un tas tautai rada iespēju, tas dod iespēju beidzot mainīt varu uz daudz cilvēcīgāku politiku šajā valstī, Latvijā. Un, redziet, ir interesanti, šī grāmata ir pilna faktiem. Tādiem faktiem, ko Panorāma nerāda, ko Panorāma notušē, ko Panorāma sagroza. Jo ir ļoti svarīgi, ka reizēm vēlētāja atmiņa ir īsa. Un ir ļoti svarīgi to pateikt un parādīt, lai cilvēkiem ir vieglāk izdarīt pēc tam politiskās izvēles. Jo tieši šī patiesībā ir tā, ka saka, ka pēctecība ir konservatīvisma sirds, tā mēs teiktu. Un šī konservatīvisma lielā strāva līnija, kas patiesībā sargā mūsu pamatvērtības, kas iestājas par tām, ir starptautiska. Un tieši Latvijā šobrīd mēs esam iekšā šajā lielajā starptautiskajā tādā konservatīvisma virzienā, ļoti pozitīvā, augšupvirzošā. Un katras partijas
garu nosaka tās līderis. Un līdera stāja, līdera spēks, līdera konsekvence. Un daudz jau būs dzirdējuši, kā Dans Titaus pat nesen vēl atkārtoja jau pirms gadiem teikto, ka ar to enerģiju, ko Ainārs Šlēsers iegulda darbībā, var apsildīt Ķēngarani. Mēs teiktu, var apsildīt Rīgu. Viņš zemu mani novērtēja. Jā, un patiesībā ar to enerģiju, tā ir arī tā konsekvences enerģija, tā spēka virzība, tā iedvesmas enerģija, kas iedvesmo tautu un cilvēkus un tiešām rada visspēcīgāko opozīciju, kāda šobrīd vispār Latvijā ir un kāda ir bijusi. Nav bijusi daudzus gadus. Un ņemot vērā to vēl, kā šobrīd saka, piemēram, par tādu pasivitāti un tādām lietām, kā ir, es gribētu nocitēt tādu Dantes teicienu, Dante Alighieri teica, ka tādas vistumšākās vietas ellē ir rezervētas neitrālajiem, kuri ietur neutralitāti morālo krīžu laikā un politisko krīžu laikā. Mēs neesam neitrāli. Mēs cīnāmies par tautas un valsts pamatvērtībām. Visi kopā. Paldies!